Korporācija Varavīkstam Konkordija Valdemāriem ar izrādi dziesmu spēle Kalē Vidļojums. Sillä ehkäisä silloin kielen taittaa punkaa tanssimme laijasta laitaa sammeli hinkka tukka tappu tähkö tikka hiljalle. Kalevipoeks, Kaleva dēls, dziesmu spēle pēc Eugēna Kapa baleta motīviem, As Jarjevā librets, veidots pēc F. Kreigsvalda eposa Kalevipoeks. Pirmizrāde Tallinas operas un baleta teātrī 1948. Gada 27. martā. Talkā ņemts Eliasa Lemrota, somu epos Kalevā. Lomās Kalevipoeks, tautas varonis, Linda, viņa māte, Sorts, ļaunais gars, Saule, vējš, mēnes, Jaunavas, Tauta, Ilmarinens, Lemminkainens un Vainenainens. Linda, Kaleva atraitne. Tad nebija ausmas, nebija rietā, tad tumsu neredzēja acs. Tā aizdūca kā 1000 spietu, tas trakais Kalevala gads. Tā aizdūca kā 1000 spietu, tas trakais Kalevala gads. Pie viņas lūgt roku ieradušies Vējš, Saule. Viņi ieradušies lūgt Lindas roku. Savu zemi svežzemnieku varā, Linda viņiem atsaka. Nē, es tikšu saučam, skraučam, natam, skripačāmi. Nē, es tikšu saučam, skraučam, natam, skripačāmi. Parādās ļaunais gars Sorts. Viņš cenšas piespiest Lindu piekrist laulībām ar viņu. Kā lai tevi šodien iepriecinu, ja nav šerbets un pomelo. Kā lai tevi šodien iepriecinu, ja nav šerbets un pomelo.
pamelo. Linda atsaka arī viņam. Ne jau tev mani silti, ne jau tev mani mierina. Saku, palaid vējā, palaid mani prom. No medībām atgriežas Kalevi poēks, Lindas dēls. Mamo, es gribu. Mamo, es gribu būt labs autoris. Ieraudzījis ļauno garu, viņš padzer to. Tais vakars. Linda sagaida ļaudis atgriežoties no darba laukos. Ierodas Ilmarinens, Leminkainens un Veinemainens. Kas tie tādi, kas dziedāja veselītes vakarā? Tie ir visi vara bērni, bargas kundzes klausītāji. Atpūšoties pēc smagā darba, gani un pļāvēji mīl palīgsmot un padejot. Un kā te rakstīts? Lūk, arī šodien tie iecerējuši jautras dejas un rotaļas Lindas pagalmā. Es nevaru būt balts un tas nav iespējams, jo visam vienmēr jābūt līdzsvarā. Ir jaunas dienas sākums, ir tev jāspromējo vēlis aizkāds atpakaļ. Satums. Vīri kopā ar Kalevi poēku dodas uz naktas zveju. Linda ieiet namā. Visi aiziet. Parādās sorts. Viņš iekļūst pagalmā, dzirdot troksni. Linda iznāk no nama. Sorts uzbruk viņai! Lindai palīgā nāk jaunās! Beidzot ienaidnieks viņu uzvar! Nodārd pērkons, aiziet zibens, un Linda pārvēršas akmens statujā. Sorts nolaup Kalevu zobenu un līksmo uzvaras priekā. Tikmēr pagalmā pulksteņš māti pārvērstu par akmens statuju un zvēru atriepties ienaidniekam un atgūt Kalevu zobenu. Viens palicis viens, kā jau rudenī gadās, ceļu turpina mazās, kalnu ielas samurais. Viens palicis viens. Lukesta kuuluu se polkanta, hiilana rinkka. Iivas kaikki tyttötä, ihan kyllähän joku. Sillä ennen silloin kielot laittaa kunnan sinä laijassa laitaa sammeli hiukku. Kun nähtäis hiljalle. Altatikkoeks pārvarot dažādus šķēršļus. Pārvarot dažādus šķēršļus. Situ tur uz galda, un situ tur pie grūti. Ai, bailes, bailes, ai, gāles, bailes, spocīgi, mocīgi gūs. Iekļūst tumšā alā.
dzīvo Jaunavas. Un Jaunavas parāda viņam, kur paslēpts Kaleva zobens. Ar lielām grūtībām Kalevi Poegam izdomas pārņemt tērzu. Sorts! 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 Dar ko darīdams, teic, ko sacīdams, vai uz katra soļa tev misējas? Misējas! 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 Un viss vienmēr sanāk otrādā. Sorts uzzinot, ka pie viņa iekļūst Kaleva Poegs, uzbrūk ienaidniekam. Un Kaleva Poegs ar zobenu rokās uzvar ienaidnieku un kopā ar atbrīvotajām Jaunavām pamet Sorsa valstī. Nurkista kuuluu luokan vahteinaan, Iivan äitinsä tyttönsä vahtivat ylhäällä ilmassa jukkuttu, sillä emmekä silloin kielot taittaa kunkaa tanssimme laijasta leikaa sammiliikka. Tauta ar prieku sagaida viesus, atgriežoties pēc ilgā ceļa. Lai slāva tam, tam savu! Lai slāva tam, lai slāva tam, lai slāva tam! Lai slāva tam, lai slāva tam, lai slāva tam! Lai slāva tam Kalevi Poegam! Par godu Kalevi Poega atgriešanās tiek sarīkotas dzīves. Kopīgiem spēkiem Sorts ir uzvarēts un pasaulē iestājās miers.